Šodien turpinām trešo ceļu, kas saucās laulības, precības, un šodien mēs parunāsim par vīriešiem. Vīrieši, kuri sapņo apprecēties ar bagātu tanti, patiesībā ir daudz mazāk nekā meitiņi, kuras sapņo apprecēties ar bagātu onkuli. Un par šiem vīriešiem mēs parunāsim, lai aiznestu līdz viņiem patiesību. Bet ja tu esi īsts vīrietis, tad runa nebūs par tevi. Runa ir par vīriešiem, kuri sapņo par brīnumu un izvēlas precības, kuras viņiem atvērs visas durvis. Nē, neatvērs. Apprecot ar bagātu tanti, tu vari aizmirst par savu brīvību. Tev būs jāiet viņas pavadā. Ok, tev ir citi plāni. Tu atradīsi sev nevis tanti, bet jaunu, skaistu, bagātu un veiksmīgu princesi. Un te es arī tevi sarūktināšu. Pirmām kārtām, ja tava izredzētā ir tik gudra, ka viņa pati ir visu šajā dzīvē sasniegusi un turpina sasniegt, tad priekš kam viņai esi vajadzīgs tu? Tici man, tādus kā tu viņa bariem atraida. Bet ja kāda jauna un bagāta ir uzrāvusies uz tevīm, tad visticamāk tā ir meita kādam bagātam un ietekmīgam biznesmenim. Viņa iespējams tevi nepadarīs par kabatas sunīti, bet viņas vietā to ar lielāko prieku izdarīs viņas tēvs. Un tā mēs rezumējam. Vairums cilvēku tāds ceļš noteikti nav pieņemams. Bet ja tu tomēr tam esi gatavs un ja tev ir nospļauties, vai jums būs līdzīgi uzskati un intereses, un tu apzināti taisies ciest, kad uz spēles stāv liela nauda, tas jau ir darījums. Bet ķermeņa pārdošanas variantu mēs paskatīsimies tālāk nākošajā ceļā. Tātad, patiesība ir vienkārša. Gribi princi, kļūsti par princesi. Turpinājums nākošajā video seko līdzi, lai nepalaistu to garām.